Es arī gribu būt pavērsts. Es vienkārši esmu pievilināts no visas tā, kas te notiek. Šajā pamirušajā nedēļā... Tas ir reģēts? Par to parasti pieklājīgā sabiedrībā nerunā, bet šajā runā, tāpēc es teikšu jā. Dups. Kur ir gāzes caurums? Šī smejies vien, kundze. Tas būs labs raidījuma vadītājs kaut kāds. Iesākumā ir vajadzīgs šķīlārs vai vismaz kaut kas, ar ko iegūt uguni. Anyone? Es meklēju. Nē, viņš ir Tā, re, kur ir? Ew. Tie nedarbojas. Dāvi! Nē, paga, es domāju, vajag tikai bišķi spēku. Ubļa! Bišķi spēku, tas ir, nu labi. Ieslēdz gāzi, varbūt reku gāzes ir izslēgta. Izslēgta gāzi? Jā, viņi ir izslēgti. Parasti ir tā, ka... Beigās viss te uzsprāks. Parasti ir tā, jā... Nu griez to sūdu. Es negribu nolaust trupu. Un tagad ieslēdz tur? Man šeit tagad es viņu aizgriezu. Nē, Bet te ir skaitītājs. Jā. Ar reku vēl viena truba, ja kas ir gāzes. Tā labāk nevajag aiztīt. Pagaini. Man šeit tad būtu ciet. Ja viņš ir perpendikulāri, tad ir vienkārši ciet. Nē, es tiesā labāk. Mums nav Ew, parādījās gāzi, jei, bogu. Dai, iešķi. Jūden raus. O! Žapagai. Pagaidi. Dai, ņem. Te. Ew, atkal ir gāzes līdz Mēs atradām gāzi. Absolūti. Mēs būsim bagāti. Kā žīļi. Nostar visu šito drāzu. Vienkārši... Mēs salabojām. Jā, Vikings jau zaļķos. Tad jāiekurina arī kaut kur šeit, laikam. Jā, iekurīdi. Salabojām. Piešķil. Beidz ostīt, piešķil viņu. Tikai skatos, kur deg. Tas ir, kur ir potenciāls. Es nemāku bļāns. Tie bērni droši vien mehānismi. Graiders virtuvē. Tikai ne savā galvē. Jai, bogu. Bet pasties, kā uzreiz viss proces aizgāja. Elīna! Viņi mums nedzird noteikti. Pasauli. Vienkārši te viss tagad sāk cepties pārāk ātri. Es nezinu, ko iesākt. Daudz ceļam klāt. Elīna! Filmā? Viņam redzot vēlēju par daudz. Kanibalizīren. Ievajag rusakus. Piepild ar tarakāniem. Ko viņa dara, tad viņai tās puhas visu. Iedod duļu. Tā ir mana duļa, es nopirku pats savu duļu. Tas nekas, ir jau vēl duļas. Nu labi. Apilda krānus, no kuriem nāk gāzi. Es teiktu, ka pat no dāvļa krāna varētu nākt gāzi, ja viņu attiecīgi pagriezt. Paldies. Jo maize un vīns pienākas tiem, kur ir izsējuši sāklu un nopļaujuši ražu. Bet Dieva valstībā iekļūst vien tie, kuri ir atvēruši durvis tā kunga priekšā, kad viņš ir klauvējis. Protams.